Kopš mums vairs spriņģis tāte necenzē Facebooku, jo Amerikā tas ir nelegāli, nu tad arī baidās tagad, un mums ir vārda brīvība nedaudz lielāka. Pirms tam bija tikai TikTokā tas iespējams, bet nekas. TikTokā tāpēc aiz cieņas pret Ķīnas kompartiju, kad ļāva mums te runāt cenzūras laikā, kad Amerikā bija pie varas demokrāti, tad arī šeit jāparunājās ar jums, tā kā labprāt uzklausīšu kaut kādus jautājumus, pamēģināšu atbildēt. Mums šonedēļ izcēlās ar īpašu idiotismu, kā jau ierasts. Latvija vienīgā, man liekas, labi, tas droši vien ir universāls fenomens. Tad, kad liekas, ka nevar neviens vairs pārsteigt kaut ko stulbu, ka viss stulbais jau ir pateikts, izrādās var tāpatās. Jānis Ikstens izdomāja, ka vajag boikotēt ASV preces Latvijai, kā minimums boikotēt ASV preces. Kā maksimums viņš nepateica, ko viņš domā kāru pieteikt, vai ko raķetes lidināt uz Ameriku, es nezinu kā, ar kādām gumiju laivām mums vajadzētu pāri okeānu braukt un, nezinu, ar akmeņiem mest pa Ameriku, vai kā viņš to iztēlojas, kas būtu programma maksimums. Bet programma minimums, viņš teica, mums vajag boikotēt Amerikas preces. Pats gan no Twittera nav vēl izdzēsies no X-a, tātad pats tikai tukši mulda un musina cilvēkus un noskaņo, bet pats to nav gatavs darīt. Tvītus joprojām raksta X-ā, līdz ar to, melis, sanāk tāds melis, bet šādi izskanēja ideja no politologa, no Latvijas universitātes pasniedzēja, vai tie studenti šāds te māca. Tā skaitā mani pirms 20 gadiem maģistratūrā, man arī pasniedzējis. Viņš uzskata, ka vajag boikotēt Amerikas preces. Jop, cik mīļo cilvēciņu. Es nezinu, vai tas mīļais cilvēciņš apzinās pat, kas ir Amerikas preces. Ne jau tikai tāds viens suvenīra krekliņš no Baltā nama, bet kas tad ir Amerikas preces? Sākot ar energoresursiem, mēs taču tagad tik veiksmīgi atslēdzāmies no Krievijas gāzes un naftas, pirksim tikai Amerikas sašķidrināto gāzi un naftas produkts, tad no tiem sanāk atteikties vajadzēs, kādu mēs te benzīnu Saudarābijas pataisno liesim iekšā, vai ko mēs darīsim. Vai, tad visas programmatūras, laikam mēs ar ķīniešu programmatūrām varam kreisajām vai pirātiskajām tikai maukt uz kaut kādiem Linuxiem, visi te pārēt. Tāpat tās visi Microsofti, visi kompjūteri, iPhone-iņi. Grūti būs atteikties no iPhone-iņiem. Sociātīkli, kā reiz sociātīkli, tad nīstajā Ķīnas TikTokā visiem būs jāpāriet no Facebookiem un Twitteriem un Instagramiem un WhatsAppu lietot arī nevar, tas arī amerikāņu. Protams, no Swifta. Vislabāk no Swifta un Vīzas un Mastercard atslēgsimies no tiem, no Swifta koda. Tātad tas, iedomājieties, atceraties tas, pa ko mēs tā drebējām, ka nedod Dievs mūs no Swifta atslēgs, jo mēs te bankas mums te vecmāmiņas pārskaitīs 20 eiro bez pamatojuma, ka tad mums amerikāņi no Swifta var atslēgt. AB banku taču nolaida pa burbuli. Tikai tāpēc, ka baidījās, ka amerikāņi kaut ko tur var atslēgt no Swifta mūsu visu valsti. Tagad paši gatavi esam to darīt, boikotēsim paši, atslēgsimies paši no Swifta un no visām maksājuma sistēmām amerikāņi. No dolāra atteiksimies. Super ieteikums. Un tas ir politologs, doktora grādu akadēmiķis, kurš māca studentus visu šitos te, kas mums ir mācījušies sociālo zinātņu fakultātē, tā skaitā es maģistratūrā, to šāds cilvēks ir mācījis, kurš šādā brīdī uzskata, ka mums vajag atteikties no Amerikas produktiem. Tikai tāpēc, ka tur iespējams pat ļoti iestudēts, ka tas bija tas skandāliņš, kas tur sanāca Baltajā namā. Mēs tādi muļķīši uzreiz uzķeramies, te boikotēsim, te Krieviju boikotējām, tagad Ameriku boikotēsim. Kādi mēs esam idioti? Tā, labi, tu atbalsti Trumpu, tad pavisam esi kuku. Tā, šitāds, tā, Baidenu atbalstīt man vajadzēja. Tad būtu bijis labāk. Baidenu nevajag man atbalstīt. Es gaidu to brīdi, kad nedrīkstēs Trumpu oficiāli, ka liks cietumā par to, ka Trumpu atbalsta. Es gaidu to brīdi tiešām no sirds Latvijā, kad šādus krekliņus vairs nedrīkstēs vilkt, tāpat kā Krievijas krekliņus nedrīkst vilkt. Kā rodziņu Krievijas nedrīkst nekur publiski. Tad es gaidu, ka būs arī tagad pret Ameriku. Mēs varenā Latviju tagad juridiski sataisīsim kriminālu likumu, pakoriģēsim, ka nedrīkstēs Amerikas atribūtiku lietot, Trumpu nedrīkstēs, neko nedrīkstēs. Mēs esam idiotu karaļvalsts. Idioti kvadrātā, karaļvalsts kvadrātā mēs esam. Ja te būs red flag, ka jābrauc prom no Latvijas. Es nekur nebraukšu prom no Latvijas. Kāpēc jābrauc prom no Latvijas? Tāda bēgšana īsti no
no problēmām vai jau izaicinājumiem tas nav baigi vīrišķīgais solis. Tā kā baigi prom kaut kur braukt, pa pasauli vazāties īsti jau nevajadzētu. Nu kāds tur karš, nu kas te, kurš te, kur karos? Juglā frontes līniju uztaisīs, kuri tad uztaisīs? Kur Aivis Ceriņš tur kopā ar ko vēl viņš tur zemesargu, ar kuru vēl zemesargu viņi tur būs? Tie jau pirmie kareiz šitie visi aizlaidīsies lapās visi. Nu, lielie karotāji. Tā kā tas jau redz 3 gadus jau te visi baidās, nu tu nezinu, kas būs, viena daļa jau sen aizbrauca jau saulēcīgi projām pārdeva visu, kas bija Latvijā aizbrauc, aizlaidās. Nu, nevar jau arī vainot, ārzemēs daudz labāk dzīve, protams, sadzīviski, lētāk, ērtāk, izdevīgāk, bez stresiem, nekā mūsu šajā te murgainajā, bet nu te jau ir jāpacīnās pret mūsu ielikteņiem un kangariem, kas mums te ir. Tā, protams, ka nedrīkst vilkt Krievu kreklu, kas nezinājāt, ārzemēs dzīvojat, jo ārzemēs jau drīkst, protams, bet Latvijā krimināliet momentāli cietums. Momentāli cietumā. Mums taču ielika to pensionāri kundzīti gados, kā viņiem bija vārds, uz 3 gadiem, jā, tagad kundzei tur 70 vai cik gadi. Viņa bija mājās izlikusi pie loga, nu, rūtī logā ielikusi, turklāt ne pirmajā stāvā, kaut kādā 2., 3. Nu, Krievu, ko tur Latvijas sirsniņa un Krievijas karodziņa bija ielikusi. Nu, ka Latvija mīl Latviju un mīl Krieviju. Tādu uzlikusi bildīti bija logā. Visi cietumā, pensijas vecuma sieviete, pensionāri, cietumā. Nu, labi, viņi tur vēl bija aizgājusi uz kaut kādu piketiņu, ar uzlikusi arī Krievijas karodziņu bija, vai kas tur bija atribūtika. Nu, cietumā, iemeti cietumā, sēž cietumā. Nu, tiesa piespried reāli cietumsodu. Tagad, protams, ka nedrīkst. Taču te bija vēl, kas tur vienam jaunietim atrada, kas zem jakas uzrakst Raša krekliņam, ja, kad bija pagājā, kad tas bija atrada, un arī tas pats. Tā kā nedrīkst, un es gaidu, kad šo aizliegs. Es gaidu, ka aizliegs Amerikas karogus, Amerikas kreklus, Amerikas jebko aizliegs. Un es gribu redzēt, kā mēs boikotēsim Amerikas produktus. Tā, kāpēc tautas nodevēja Čaksa iedeva jaunu? Tāpēc, ka tas ir paaugstinājums. Viņiem bija, tāpēc, ka dēļ progresīvajiem, dēļ Briškans apvainojās, ka viņu met nost. Tāpēc viņš apvainojās, iespītējās un pateica progresīvie, ja jūs nemetīsiet no visām partijām kādu ministru nost, tad mēs te no valdības ejam prom un sašķobīs valdību viņi. Šantažēja, nu lūk, un tad nācās no Vienotības un no ZZS pa vienam arī līdzi upurēt, bez nekādas jēgas, bez nekāda pamatojuma, bez tolkā. Nu, un tad izdomāja, ka, lai tiktu vaļā no Reira, tad paņēma Reiram mīkstais mandāts, viņš vadīja šito te budžeta komisiju, tad paņēma Čakšu apakaļ uz Saimu, aizlaida, Reirs zaudēja mandātu, Reirs tātad automātiski atbrīvoja vietu budžeta komisijā, kas ietekmīgākā komisija lemj par visu budžetu, ne tikai izglītības jomā, bet visā valstī pa visu. Ietekmīgākais amats Saimā, var teikt, principā no komisijām, jā. Jādeva Čakšai, paaugstinājums. Paaugstinājums Čakšai ir paaugstinājums, protams, jā. Ietekmīgāks krēsls, viss daudz mazrūpīgāks, nu, tur ministram tomēr tur jāķepājas ar tiem skolotājiem. Tur nāk kaut ko sūdzās, kaut kāda līzde, te nekas, neviens neko nesūdzās, tu Saimā esi iekšā, neviens pie tevis nemaz netiek, tu tur komisīņās pasēdi un lem par budžetu un dāli miljonus, miljardus, kam pa labi, pa kreisi, kam tu gribi, principā, tad, nu, tā vienkāršot sekot. Līdz ar to Čakšai paaugstinājums, protams, jā, protams, tikai tā. Un viņai, es pieļauju, bija apnicis jau tiem skolotājiem, jau bija apnicis, viņai, es pieļauju, vienojās, redzējāt ar kādām puķēm, tur ar mūziķi bija, tur spēlēja dziesmas, tur bankets, tur, jā, pēc tam es pieļauju, tur visi, nu, tādā veidā, tādā stilā atvadījās. Tā. Rudolf, kas jūs pēc horoskopa? Es esmu ūdensvīrs pēc horoskopa, tāpēc man šādas te lietas, šāda te veidi jautājumi patīk, jo tas mēs mums ūdensvīriem tas patīk padomāt par tādām globālākām lietām un plašākām paskatīties, ka paštukot, kas varētu nākotnē notikt, nu, tā mēs redzam lietas. Tā, esi laimīgs tagad, arī esi Krievu pusē, vai Trēva, nu kur tad tā, ko nozīmē arī Krievu pusē? Es nekad neesmu bijis Krievu pusē. Krievu pusē nevajag būt, es domāju, ka Krievu pusē kaut kas daudz labāks ir, nav nekas tur labāks. Tieši tādi paši globālisti, tur ir Putins Covid afēras laikā tāpatās spīdzināja cilvēkus, parādīja savus īstās kārtis, un nekas tur labs nav, tā kā nevajag arī idealizēt Krieviju. Tie, kas domā, ka te kaut kas tik būs labs, nē, nekad. Mums bija šī te brīvības iespēja, nu vēl joprojām ir, pagaidām vismaz ir,
ir dota mums pa 3-5 gadiem, ko mēs sadarījām, pārdevām savus resursus ārzemniekiem, savas lielās fabrikas nolikvidējām, sagriezām metālūžņos kuģus, iznīcinājām lauksaimniecību, tā skaitā cukurbiešu ražošanu un cukuru ražošanu un visu pārējo, pārdevām ārzemniekiem lielās fermas, ko mēs vēl izdarījām, bankas iznīcinājām, sākumā saražoja kā sēnis, uzmeta cilvēkus 90. gados, tā skaitā Banka Baltija. Pēc tam iemācījāmies viņus regulēt, bet sapratām, ka ar naudas atmazgāšanu, tā mums tie lielie onkuļi no ārzemiem pateica, jūs te pārāk labi baņķieri esat, klapēt visu ciet. Ko mēs vēl esam izdarījuši? Laimu esam pārdevuši Norvēģiem, nav vairs negaršo vairs laimes asortī konfetes, tie kā bērnībā garšo jau 80. atceros. Ko mēs vēl esam sadarījuši pa šim 3-5 gadiem, un tad beigās arī drošību, un utralinājām drošību, kā čivāvu salicāmies, sarējāmies ar visiem, kas mums te apkārt kaimiņiem no nenāto valstīm. Un tagad brīnamies, ka pēkšņi amerikāņi arī paziņo, ka iespējams stāsies no NATO ārā, un mēs likām pakaļām peļķē savā, čivāviņas mazie, un ko tālāk. Un tā bija mums iespēja cēlu lielu izveidot kaut ko. Es jau nesaku, tas beidzies, var jau būt, ka vēl būs tāda iespēja, bet pagaidām šitie, kas pie varas bija, mocīja savu tautu, sakrāmēja nodokļus virsū, nenormāls, astronomisks, katastrofāls atņēma īpašumus, uztaisīja maksāt nespējas administratoru vārzu, zvērinātu tiesu izpildītāju vārzu, uztaisīja korumpētus miličus, sataisīja no padomu laikiem, turpināja aizsēdējās, iesēdējās un pārņēma korumpētus žurnālistus. Manuprāt, Latvijas propagandas mēdījus saražoja, Covid laikā vēl piebaroja, tā ka viņi nevar neko tur paši. Cenzūru saražoja, patiesības ministriju, Spriņģi mums te ieviesa. To visu mazajā, mīļajā Latvīņā, kur ar auseklīšiem mēs te auseklīšos ietinušies bijām, taču gribējām brīvību un nezinu ko. Dabujām, izmantojām, mēs to spējām. Gudri ar to rīkoties, vai ko mēs esam sadarījuši te. Tāda realitāte. Vēl kredītus paņēmām, reģipšu dzīvokļus viens otram pārdevām, sadārdzinātus. Visu kaut ko mēs te sadarīt paspējuši esam. Tā kā tādi mēs te. Tā, kā labi ilgi nav redzēta Glorija. Kā tā nav redzēta Glorija? Vakar tieši kā reiz tiešraidi bija. Glorija atsākus taisīt tiešraidis. Bijām tikko Jelgavā kopā aiziet Glorijas profilu apskatāties. Pafilmējām Jelgavas skaistumu, ja te kāds ir no Jelgavas, Jopcik pārsteidzāt ar tirgu autoostu un ar Meiju ceļu, Meiju jau 14, super vienkārši, tas unikāli. Protams, visā Latvijā, Rīgā arī ir šādas, bet Rīgā jau tie ir iemācījušies, ka var sadārdzināt reiz 10 un uztaisīt remontu un tā teikt apgūt piķi tādā veidā, kas jums tur Jelgavā lēnāk droši vien, tas tur nevar tik ātri kā Rīgā, tad tur šāda situācija, bet labi, pilsētas vizītkarti autoosta tomēr iedomājas ārzem turisti atbrauc no Rīgas ar autobusu, izkāpja ārā un ierauga kara lauku. Tas ir pirmais, kas ienāk, lidosta, autoosta, stacija parasti, tas vienmēr sakopja to. Nē, mierīgi Jelgavā 4. lielākajā pilsētā šitāds kara lauks ir. Tā kā unikāli. Tā kā tur, Jelgavā mēs tur aizbraucam ciemos, mums Andrejs Pagovs, deputāts opozīcijas pavadāja pa labākajām vietām, jo tā jau es tādā tirgu biju bijis, bet viņš mūs tur paveda citur, kur tā šmotkas tirgo, tur paviljonā iegājām iekšā, unikāli. Tur var filmēt šausmu filmas par 60, pa 50 gadiem pat. Tur var tāds normāls tāds remontiņš. Tā kā Jelgavā, nevar tā būt, ka piemērs, kā viens mērs aizsēžās 20 gadus un nevar sakopt to elementārs lietu, negrib padalīties. Tik daudz jau pats ir visdrīzāk iespējams sapelnījis, vai ģimenes locekļi jau ir pa miljonāriem kļuvuši, nav pa miljonāriem kļuvuši. Kurš zina, es nezinu, bet nevar biezie veči Jelgavas, nevar samesties un tad nosponsorēt privāti kaut vai to ielu sataisīt. Nē, pofīgi, mierīgi, malc tik tālāk. Un cilvēki pieraduši, cilvēki uzskata, ka tas ir normāli, bet tas nav normāli. Es domāju, ka mūsu valdība ir mūsu piečakarējusi, ka viņi tagad, lai izkalpotos Baidena administrācijai vecajai, tur bija ņēmuši kaut kādu naudu, iespējams, visdrīzāk, manuprāt. Un tagad, ka Baidens vairs nav, ka ir Trumps, tad viņiem tur tie sorosisti un kas tur droši vien bija nevis godīgi pateikuši, ka tagad jums ir jāklaus, ko Trumps saka, ka tomēr Amerika lielvara pasaules
bet, ka tagad neklausat viņu, viss būs kārtībā, un tieši spurojaties vēl pretī un taisat kaut kādas sabotāžas bez maz vai, jā, diversijas, tas Baltijas čuvāvus, un to arī mūsēji laikam tagad ir darījuši tagad, jo visu laiku medijos gāna Trumpu, gāna Masku, kas nav baigi gudri, nu, domājot, ka viņš ko viņi to neredz, ne jau viņi personīgi, bet viņa administrācija droši vien tur ir cilvēki, kas noziņo, ka Latvijas valdība rekušī tādi nav draudzīgā, mums ir nedraudzīga, izsakās slikti, ar viņiem mēs tad negribam te neko baigi kopīgi darīt, viņiem drošība satrauc, nu tad lai rūpējās par savu drošību, kas tam mums viņi te apsaukā, ņirgājās te, ja, ko, nu, iedomājieties, kāds tas līmenis, ja mēs gribam draudzēties amerikāņiem, kā mēs visu laiku skandinājām, nu tad arī ir jādraudzējās arī ar tagadējiem amerikāņiem. Ja negribam, nu tad negribam, bet tad mēs rēķinamies ar to, ka no pasaules ietekmīgākās valsts mēs atsakamies, un viens atsakamies, ir tā varētu klusēt, bet mēs jau kā reiz jau speciāli provocējam sanaidoties kā reiz. Nu, mēs gribam sanaidoties ar Krieviju, jau esam sanaidojušies, kas mums tikai kaimiņos, ar Baltkrieviju arī esam sanaidojušies, nu tagad vēl ar Ameriku sanaidosimies, nu un ar Ķīnu jau arī potenciāls sanaidoties mums ir. Mēs taču tur atceram, ka Šlesers brauca tur vizītē, pēc tam taču bija tur bezmaz knāps, izmeklēja tur vai tur kaut kas tur ļaunā sliktā Ķīna un nezinu, kas tur Krievijas sabiedrotais, ja. Tā kā ar 3 ietekmīgākajām pasaules valstīm mēs jau esam gan arī visām sanaidojušies. Nu, tagad ceļā uz, tā teikt, esam ar Ameriku un ar Ķīnu sanaidoties. Nu, malači, nu, ko ar šādu taktiku mūsu supervalsts Latvija, ko mēs varam paveikt? Tādā globālākā mērogā, reģionālā, nu, ko mēs esam, ar ko mēs te tagad draudzēsimies? Nu, ar Ukrainu, labi ar Ukrainu, nu, ar ko vēl mēs draudzēsimies? Tāpēc šaubos, ka kaut kādai Francijai vai Britiem baigi mums vajag. Briti reka tagad neuzaicināja pat nemaz sīliņu uz miera, ne, bet uz drošības samitu, kas tagad Londonā šodien jau sākās tur tikties. Viņi ir ar Zelenski. Zelenskis arī baigi neiespringa, nemeklēja, kur mēs Latviju nepabrīnījās, kur tad nav Latvija pie galda, kāpēc nav numur 1 donors, ja, proporcionāli. Mēs tur esam top 3, visas Baltijas valstis esam, kā parasti esam pārcentušies. Piķi aizskaitījām, mums neviens pat neuzaicina, ielūgumu neatsūta. Nu, kas tad tas tāds ir? Nu, ar ko tad mēs vēl te draudzēsimies? Skandināviem mēs baigi vajadzīgi esam Zviedriem. Zviedri normāli mūsu mežus izcirt un papīrā apakaļ mums pārdod, Ikea mebelēs. Nu, kas vēl viņiem mums ir vajadzīgs? Mēs te domājam, ka mēs te kaut kāds pasaules centrs esam. Un mūsu politiķi, pie tā ir vainīgi mūsu politiķi, ka viņi meloja sabiedrībai, ka viņi uztaisīja Latviju par kaut kādu pasaules varas centru, nepastāstot realitāti, ja cilvēki jau daži neapzinās pastāstīt vajag realitāti, ka mēs esam provincīta maza, ļoti maza provincīta, ļoti maz ietekmējam, ko mēs šajā pasaulē, ne ekonomiski, ne politiski, ne kur no vēl militāri. Iztaisamies mēs tā, kā būtu te kaut kāds bezmaz Amerikas līmenī, vali Elvara mēs te būtu kaut kāda, ja, ir taču bišķiņa starpība. Ko jūs domājat, kā tās lielvaras tad uz mums skatās? Tā kā tā. Labi, Igaunija un Lietuva arī neaizbrauc. Labi, varam teikt vismaz, ka neesam vienīgie, kas neaizbrauc. Baltijas valstis, ka vispār tur neuzaicināja. Baltijas valsts nevienu tur neuzaicināja. Bet, tas arī spīļauj, kāpēc viņi vēl varētu neaicināt. Tāpēc, ka ir apnicis, ka mēs tur parasti sūdzamies par Krieviju, čīkstam tur kaut ko, visu laiku stresojam, tur, mācam viņus tur, tagad, ka viņi grib miera sarunas, miera plānu izstrādāt, tad kā reiz viņi droši vien domā, ka mēs sabotēsim, ka mums nevar paļauties, ka mēs tur kaut ko izjaukt varam vai nokaitināt, es nezinu, ko tur pretējo pusi Krieviju, ka viņi redzēs, ka atkal baltieši tur kaut ko bāžās pa vidu, kaut ko māca dzīvot. Tāpēc, ka tie mērogi nav atbilstoši. Tās ir pasaules top 10. Lielvaras tur plus mīnus, ja. Lielās Eiropas valstis, Amerika, Krievija, Ķīna, kas tur vēl, ja. Un mēs tur pa vidu tā kā bezmaz līdzvērtīgi. Tas nav atbilstoši. Mēs nezinām savu īsto vietu. Mums liekas, ka mēs nezinām, kas tur esam, ja. Tāpēc es pieļauju, ka tu vienā brīdī arī neaicinās vairāk pat uz kaut kādiem Eiropas formātiem. Tagad jau tas ir Eiropas formāts, tas nav pasaules. Zelenskim nav labas kārtas rokās, to jau teica Trumps viņam ar Vencu. Gandrīz sakasījos ar radiem par esošo situāciju pasaulē. Tas ir tas pats, kas bija Covid afēras laikā, te var viegli sakasīties, katram tas redzējums ir
sausi, ceļš tie, kas televizoru saskatījušies panorāmu, no ar tiem, protams, ka grūti kaut ko tur diskutēt vai argumentēt, un arī īsti nevajag vienkārši pieņemt, ka, jums ir tāds skatījums, man ir tāds, un viss tur nevienam neko nepierādīs, neiestāstīs. Te jau Latvijā ir ļoti, ļoti daudzi. Latvijā ir, kas šo nekad pat nesapratīs, pat nemēģinās saprast, kas tic visam, kas tic televīzijai, panorāmai, tic avīzēm, tic mēdījiem, Delfiem, TVnetam, tic, domā, ka tur ir žurnālisti kaut kādi un raksta patiesību, un žurnālisti kaut ko uzzina un uzreiz uzraksta visu, kā ir, ka nemaz viņi nepiedara nevienam un nemaz viņus nekontrolē, nemaz viņus tur nav pateikts, pa ko un kā rakstīt un gatavu tekstu jau iedod. Mums tā liekas. Tā izpratne daudziem ir. Es pieļauju, ka daudzi nespēja iztēloties, cik patiesībā, ka viss ir viens liels metiens vai afēra. Pasaulē liels biznes, viss ir nauda, visu un vara nosaka. Tā Sorosa cīņa ar Trumpu būs smaga. Trumps atceras atentātu. Demokrāti, sorosisti, baidenisti, visi. Es domāju, ka jā, protams, ka viņi tur tagad ņemsies, un tas, ko daudz arī vēl nesaprot, labi, tagad viņš Ukrainai pievērsies ir un Krievijai. Viņam jau prioritātes ir sakārtot ASV iekšpolitiskos jautājumus, kas tur viņiem prioritātes. Mums jau tā liekas, ka tas mums tādā valstiņā, kur mēs esam gatavi te pēdējos kreklus atdot svešām valstīm. Amerikāņi jau, kā redzam, tādi nav. Citās valstīs tādi nav. Rietumu valstis nav tādi. Viņi ir skopi salīdzinoši. Viņi grib rūpēties par savu labklājību, par savu zemi, par savu dzimteni, par savām mājām. Viņi negrib atdot visu to, kā pumpēt prom uz citām valstīm. Viņi saprot katrs pa sevi. Labi, kaut kāda labdarība šad tad, jā, bet ne jau tā kā mēs esam pieraduši, ka mēs te visu savu pumpējam projām tagad. Viņi to negrib, un viņi to arī nedara un nedarīs. Un tāpēc Trumpa šis te izgājiens un viens ar Zelenski Baltajā namā, amerikāņu acīs, amerikāņu vēlētāji, amerikāņu uztver ar sajūsmu. Es palasīju komentārus. Palasīju daudz ļoti atbalstu. Un, protams, tur kaut kādi mākslīgie sorosisti, tagad kaut kādus piketiņus, tur šķidrus taisa neveiksmīgs, bez enerģijas kaut kādus tur galīgi, ja tur mēģina kaut kādus maidanus Amerikā taisīt. Bet, principā, atbalstoši, tāpēc, ka ko tad viņš tādu izdarīja? Viņš pateica, ka Amerika negrib vairs sponsorēt un finansēt svešu karu, negrib maksāt, lai bagātā Eiropa maksā paši, tas ir viņu reģions, un visu vairs nemaksās. Un tagad viņš jau runā par to, ka turpat bin, ka var no NATO stāties ārā vai no apvienotajām nācijām Amerika. Dēļ tā, ka visur tur jāmaksā. Amerikā ir apnicis būt par kaut kādu, labi, no otras puses viņi arī ir ietekmi ieguvuši visā pasaulē un savākuši visu kaut kādus resursus, gan naftu, gan visu kaut ko citu tuvajos austrumos un izplatuši savu ietekmi tādā veidā, arī ar militāru palīdzību, ja, kas mums te bija Afganistāna, Irāka, Lībija, viss kaut kas. Bet Trumpam tas nepatīk. Trumps kā reiz grib to aizslēgt šos te rēķinus un rūpēties tikai Amerika pašpietiekama. Tagad viņi var pumpēt savu slānekļa gāzi, sašķidrināt, eksportēt uz visu pasauli, un viņiem te tā baigi negribās svešus rēķinus maksāt. Un tas ir tas veids, kā Trumps tika ievēlēts ar šādu programmu, un tagad viņš to arī izpilda. Tā kā tagad jau viņš jau ņemsies ar Ukrainu un Krieviju, ar Ķīnu kaut ko tur, bet kopumā, es domāju, viņš būs fokusēts uz iekšpolitiskiem jautājumiem. Tā skaitā migrācijas politiku, vai uzbūvēs sētu ar Meksiku, atjaunos kontroli, nelaidīs iekšā emigrantus un visu kaut ko izdarīs tur. Tā kā mūsējie šokā, ka kā tā drīkst, viņam jārūpējās, amerikāņi mūžīgi par mums jārūpējās, tā kā tad neesam vēl izauguši. Mums jau bija laiks sen jau tagad izaugt par 35 gadiem, izaugt par pašpietiekamu, stabilu, starptautiski, tā skaitā diplomātiski, izveidot attiecības ar visiem labas un draudzīgas, saprast to, kā un ko mēs varam iegūt, ar visiem dīlot, ar visiem tā kā ķīnieši tirgotāji, nevis karotāji, principā. Kā man te viens Ķīnā dzīvojošs cilvēks izstāstīja, ka Ķīna negrib nekādus karus arī. Tas arī mums tas, ko rietumos te propagandē, ka Ķīna nezin, kāds tur bīstams karotājs un nezin kas. Tā nav. Ķīna negrib neko karot. Tas te mēs, Eiropieši un amerikāņi esam, ne mēs arī nekādi, kas te mēs pa karotājiem te lieliem esam kopš vikingu laikiem. Kopš saviem cilšu laikiem, kur mēs te esam, labi strēlnieki te bišķiņi, bet tas tādā kontekstā, ka tas te jau nebija mūsu kari, palīdzēja mums tā skaitā briti, francūži, kas te mums te kuģi bija nodibināties tajā laikā ne bez viņu atbalstu, ne bez viņu atkal padomiem. Tā kā tie, kas domā, ka mēs arī te
paši izdomājām, paši izcīnījām neatkarību. Nu, nē, tas bija vesela virkne te valstu, kā reiz, lai Krievijas caru impērijas geogrāfiski teritoriju samazinātu, tad nobrucināja nost, uztaisīt tajā laikā buferzonu pirms 100 gadiem. Nu, bet tā leģenda jau ir skaista, bet kas tur realitātē darījās, protams, kad ne jau bez šo te lielvaru interesēm un iejaukšanās un palīdzības un ieročiem un tā tālāk, kas te viss te darījās. Tā, vai Zelenskim vajadzēja runāt angliski ar Trumpu, nebija diplomāts pareizāk pieaicināt tulku? Nu, nav jau viņam tik slikta tā angļu valoda, bet protams, ka šādos gadījumos, ja tev tā nav dzimtā valoda vai perfekti izkopta, būtu jau labāk, bet viņš jau gribēja zīmēties, ka viņš ka visu māk un visu var. Es nedomāju, ka tur daļa valodas viņa sakasījās. Es domāju, drīzāk daļa tā viņa čomiskā stila, ka viņš pirmkārt tur tos uzrunas, tu tomēr tā ir Amerika, tā ir lielvara. Tu nevari tur čomiski, pat ja tu esi viņiem čoms, pat ja tur jums aizkadrā ir super draudzīgas attiecības, tu nevari tā saukt vārdā, kā viņš to JD, tas ir pārkāpums protokolārs. Tu nevari ASV viceprezidentu uzrunāt šādi te, vai pa Donaldu viņu saukt. Tur jābūt ļoti ciešām, senām, draudzīgām attiecībām, līdzvērtīgām turklāt. Tad te tā tas nebija, un tas bija tāds protokolārs pārkāpums. Plus, viņš tur sāk strīdēties. Un tas jau nevienam nepatīk. Pat ja nav taisnība Trumpam, Amerikas prezidentam, šādai lielvarai, tu nevari viņu publiski mācīt un kaunināt un tur jaukties pa vidu kaut ko tur, ka viņš runā un pārtraukt viņu un stāstīt. Un tas to arī viņu visi norīja. Bet tā, ka viņš sāka draudēt, viņi to uztvēra kā draudus. Labi, tur varbūt bija valodas barjera, viņš varbūt tā nebija domājis. Bet viņš sāka teikt, ka redziet, jums jau te okeāns ir pa vidu, ko Trumps bija pats pateicis pirms tam, ka šis karš neskar tik ļoti Ameriku, jo okeāns ir pa vidu. Tad viņš teica, ka jau pagaidām jums ir okeāns pa vidu, bet vēlāk jums tas var skart un jums jutīsieties apdraudēti. Un ko viņš ar to domāja? Neviens nesaprot, ko trešais pasaules karš var sākties, Krievija var raķetes šaut pa Ameriku. Un tad gan Trumps viņu pārtrauc, pateica, pagaidi, tu mums te nestāst, kā mums justies. Tu nezini, kas būs nākotnē un netēlo, ka tu te zini kaut ko. Tad jau tur bija viss aizgāja. Tā kā Reku Edis mums ir ar izskalojis panorāmas fans. Trumps ir loks. Kāpēc tad Trumps ir loks? Kāpēc tad viņš ir loks? Viņa labāk mums ir Siliņa, ja nekā Trumps, labāk Baidens tev patika. Tu Zelenskis patīk varonīgais, vai ne? Trumps rūpējās par Amerikas interesēm. Viņam amerikāņi, Reku Edis arī, es esmu loks. Kas tad tu, Edi, mums te esi? Ka tev tukšs mazs profiliņš, Edi. Ko mums ar tevi darīt? Jo mēs te visi esam loki, bet tu esi atnācis klausīties kā reiz lokus. Tad kas tad tu esi? Tu sanāk šobrīd lokus klausies, Glorija nobloķēja. Viņš jau pie lokiem atnācis, bija lokus klausīties, gudrais viens. Tā kā man te Facebookā ierakstīja viens, ir šitie vecie onkuļi, kas raksta tādus riebīgus komentārus, bet viņi tad inteliģenti it kā tur pēc bildēm tots, kungs tur zolīts, tur laukos kaut kur. Un viņi rūpības raksta. Un viņi raksta rūpības. Un es tad domāju, inteliģenti cilvēki nekad jau tā neraksta pa loku, arī neviens nenāk saukt. Tas tevi pašu pa loku padara. Principā, ja cilvēks ir gudrāks un redz, ka riņķī loki, viņš neiet pie lokiem, neiet viņiem stāstīt, ka viņi ir loki. Ukrainas atbalstītāji ir dikti apvainojušies. Ko tad grib, ko tad var gribēt? Pa ilgi, jo viņiem ir tas prezidents tur aizsēdējies amerikāņu skatījumā. Amerikāņi negrib ar viņu vairāk neko kopīgi. Kā te Reku analītiķi, kaut kāda apskatnieki jau šodien teica, zinot no saviem kanāliem, kaut kādi, kas tie ārzemi bija, kad arī Briti, esot Zelenskim pateikuši, ka būs jāmaina tevi nost. Nevarēs vairāk arī Britiem, viņš vairs nedara. Bet redzēs, vai tā būs vai nē, bet gan jau, ka būs. Un kā parasti amerikāņi iedzīvotāji uz to skatās, ka viņi pietiekam daudz jau naudu un ieroču samaksājuši šim te karam, un ka brauc pie viņiem vēl klienčīt naudu un negrib apturēt karu. Trumps grib apturēt, ar šīs grib tur kaut ko vēl rāda, kaut kādas tur kara gūstekņu bildes pirms un pēc. To viņi saka priekš kam? Mēs gribam vienoties par kara beigšanu, nevis tu mums te stāsti, cik slikti ir otra puse, kas pieļauj visiem ir zināms, bet tas tagad nav jāvalk ārā, tas nav šobrīd, tas nepalīdz, tā teikt, apturēt karu, tas tikai eskalē to tālāk, un te viņiem radās iespējas, ka Zelenskis nav gatavs miera sarunām, ka viņš grib karu turpināt tikai, tas nav amerikāņu interesēs šobrīd vairāk, tas bija Baidena administrācijas interesēs, Baidens šo karu pieļāva,
pieļāvu, ka tāds tiek uzsākts. Nu, neminēsim te kaut kādus iemeslus, kāpēc šis karš tika uzsākts, jo tas mums Latvijā ar krimināla likumu regulējās, tādas lietas nedrīkst apspriest, ir tikai viena oficiālā versija, kurai nepiekrīt, nu tad aiziet cietumā iekšā. Nu, līdz ar to, bet amerikāņu groza kā grib. Baidens pieļāva, ka šis karš uzsākās, kas tad pasaules varenākā militārā valsts un ekonomika nevarēja nepieļaut, ka karš sākās, nevarēja diplomātiski atrisināt, kad, nu, davai, jā, ok, vienojamies, kas tur, kā jums tur. Nē, kā reiz otrādāk iespējams tieši kurināja to, ka davai. Nu, tagad ir rezultāts. Trumps ir prezidents, un Trumps kā reiz negrib kaut kādu kara turpināšanu. Viņš grib visus atrast risinājumu. Un tad tagad šī šokējās mūsējie tai skaitā, kā tā drīkst, kā tā var, un taču jākaro vēl tālāk ir. Nu, iedomājieties, tā viņiem liek te runāt. Nu, reko, Aristoviči arī man nav saprotams, kas tad īsti tur Aristoviči tāds, no padomnieks un labākie draugi bija, mums taču visi turbo patrioti modās no rīta ar domu, pirmais darbs, kas no rīta jāizdara, jāapskatās Twitterī Aristoviči, ko ir pateicis. Nu, atceraties, bija tie laiki, 1. 2. kara gads, tagad jau 4. kara gads iet, tagad jau diez vai kāds tur beigas seko, kur vēl Aristovičam, bet tad vienā brīdī saplēsās ar Zelenski, viņa tur, ko atkāpās no amata un aizbrauc prom no Ukrainas. Un tagad Gudrus Vidosiks stājas, es nezinu, kas tas tāds ir. Nu, ko viņš pretendē pats viņš uz savu prezidentu, ka viņu ievēlēs tagad vēlēšanās pa prezidentu, varbūt iespējams. Nu, tur jau visādi sāktivizēsies uzreiz droši vien. Gan jau, ka Kličko nepabaidīsies, un visādi vēl oligārhi miljardieri izlīdīs ārā un gribēs visi te pie pīrāga tikt klāt, tāpēc, ka tagad būs Ukrainas atjaunošana. Nu, tās teritorijas, nezinu, kāda būs, cik liela vai kura, pie kuras tur atgriezīsies, pie kādas geogrāfijas, nu, bet jebkurā gadījumā tur kaut kāda kara atjaunošana būs, nu tie atkal ir miljardi, simtiem miljardi, ko tur grūdīs pumpēs iekšā, tāpēc tas, kas būs nākamais prezidents, no apsveicu, arī reiz 10 varēs jau savu miljardieru statusu pavairot, vēl bagātāks kļūt visdrīzāk iespējams, ja? Nu, ko mēs gribam, nu, tikai tāpēc, ka karš, jā, cīniski banāli, bet tas jau nenozīmē, ka viena no korumpētākajām valstīm Eiropā noteikti, pasaulē plus mīnus. Tāpat kā Krievija, starp citu, nevajag te idealizēt. Tāpat kā Latvija, līdzīgi tikai mazākos mērogos. Jā, mēs jau arī esam iemācījušies, kā te korumpēties Covid afēras laikā labi parādīja, kā mēs te miljardus mākam aizņemties un pēc tam viņi pazūd. Neviens nezin, kur vispār ir iztērēts pēc ekonomikas uz ielām. Nepateiks, ka te mēs esam 20 miljardus iegrūduši iekšā. Kur ir tā nauda? Pat taisno uz offshoriem, uz visādiem Monako penthouse dzīvokļiem trīsstāvīgajiem, kas mūsu pietuvinātajiem varai tur piedara lielos skaitos un visādās Šveicēs un kur tik tā vēl ne. Tā kā tā, nu lūk, dāmas un kungi, tādi mums te, tādi pīrāgi. Tā Aristovičs taisās par prezidentu ievilkt investors un atjaunot Ukrainu. Nu, iespējams tikai, nu, ka tā, ka viņš, tā, ka bija pirms kara un kara laikā, nu, tad citu dziesmu tur dziedāja. Tā, jūs saprotat, cik grūti būs izveidot jaunu sabiedrību? Nebūs grūti, tas ir laika jautājums un nemaz netik gara. Amerikāņiem kā reiz ir laba prakse. Pēc otrā pasaules kara vāciešus pārskoloja, pāraudzināja diezgan nopietnām programmām. Japāņus pāraudzināja, iedzina šo te vainas kompleksu un paskatieties, kādi rāmi tagad ir vācieši. Un Japāņi viss kārtībā pāraudzināja. Taču nevarat iedomāties, kas darījās pēc otrā pasaules kara Vācijā, kā tur viņus pāraudzināja diezgan drastiski. Daudzas kultūras lietas iznīcināja, kas bija Vācijā, piemēram, nu, es nezinu, piemēram, kalnos. Ja, Vācijā tur ir kalni Alpi, tur bija tie jodelētāji, kas staigāja, nu, tāda kultūra, piemēram, ja, kas ir Austrijā, tagad palicis Šveicē. Tos aizliedz Vācijā, jo tur pārāk daudz vāciskais tāds, tur viņi kalnos var sačupoties, atkal kaut ko izdomāt. Nu, pat tādā līmenī, iedomājieties, ka jodelētājus aizliedz Vācijā. Nu, tas bija kā tur 40, 50 gadi pēc 45. To visu izdarīja. Izanalizēja, kuras ir riskantās lietas, kuras var atkal tur veidot kaut kādas tur, un tās viss iznīcināja. Un uztaisīja Vāciju tagad pa kompleksai. No neviena vācieti visus argumentus, visus strīdus var vinēt ar jebkuru vācieti. Vienalga kādā pālī vai kā, ja kāds vācietis jums piesienās, sākat viņam pa Hitleru kaut ko prasīt, uzreiz nomierināsies, uzreiz izmainīsies. Visu šuldigan. Tā, nu, pamēģini, nemēģini, tu nevajag provocēt. Bet principā, ja kādreiz sanāk kāds asāks, kāds vācietis jums piesienās kaut kur, prasat, kāpēc jūs mums kāpēc iznīcinājāt mūs ar Hitleru holokaustu, kāpēc taisījāt.
Nu, tad uzreiz, nu, ko viņam teikt? Nu, protams, ka tas stulba situācija, bet to viņam iedzina iekšā kompleksu vainas sajūtu normāli. Jāpāņem tas pats. Vācijā maz vāciešu, nu, protams, turki un vispārēji, tagad jau sīrieši, tagad jau tur atšķaidījies ir diezgan. Un pat ar viņiem, ka viņiem neko nevar izdarīt, jo arī vainas un nezinu kādu tur kompleksu apziņu viņiem ir. Tā kā Vācija, nu, es domāju, kad Vācija agrāk ārieši, taču viņi to lepojās, viss tas bija. Tagad viņus padarīja pa šitādiem te čivauņām, arī politiski, tāpēc jau Vācija arī politiski nav vairs nekāds ekonomiski bija. Vienu brīdi otrā pasaules ekonomika pat lielākā, nemaz tik sen vēl, ja? Nu, top 3, top 5. Visu labi, tagad Ķīna viņus tur apsteigusi konkrēti, bet vienu brīdi viņi bija, nu, lūk, līdz ar to bija tāds Eiropas powerhouse, bet politiski vairs neviens viņiem neļāva vairs. Arī Afganistānā, es atceros, bija taču kontingents Mazar Šerifā, Vācijas province, tā bija Vācijas PRT, tās bāzes tur bija un arī kopā latvieši tur bija. Tur vāciešiem izrādījās šaut, pat nedrīkstēja viņi pat Afganistānā, viņiem neļāva šaut. Viņiem bija ieroči, bija bruņoti, bet nevienu šāvienu nedrīkstēja izšāva kaut kādu šāvienu. Viņiem tur mācībās vai pa mērķi kaut kādu bāzē, bet izšāva šāvienu, bet tur uzreiz bija jāatskaitās. Līdz ar to tā baigie karotāji, ka mēs nedrīkst viņu šaut. Afgāņi par laimi to laikam nebija pamanījuši vai nezināja, bet tāds variants bija, nu, lai nesākās kaut kas bišķiņ pat daudz jau, jā. Un arī es atceros toreiz Libānā, kad bija karš Libānā, bija kaut kāds sāsinājums, un toreiz Eiropas Savienība lēma, ka varētu sūtīt miera uzturētājus, un te skaitā vāciešus, bet tad tur kas tur bija, nu jā, nevajag Gazas, kur tur, jā, Libāna, Gazas, tur tas tie konflikti, un tur ar Izraēlu, un toreiz analizēja, es atceros, ka tas bija kaut kā 2000. Gadu sākums, toreiz analizēja, ka tagad nevaram sūtīt vāciešus tur uz Gazas sektoru, uz Libānu, jo tur viņiem tēmeklī redzējis izrēlieši, nu, ebrejus, kādam varbūt kaut kādas jūtas atjaunosies, kaut kādas emocijas un aizies ciet un sāks uz šaut, nu, respektīvi, nu, ka nolēma neriskēt labāk. Tā, jā, zinu uz balta fona komentārus, grūti lasīt, man jau Glorija teica, tā kā bet es pat taisnā te no YouTube laivu, tā tikt nepārģerbos, bet nu nekas. Tenerifē daudz vāciešu, latvieši arī jau. Nu jā, latvieši ir sabraukuši, es redzu Instagramā, visi tur filmē, fočē, visu kaut ko pie jūras, atpūšās pa makleriem, strādā, viss kārtībā, laikam var saprast. Te mērķis sanaidot Anglijai, Rothschildiem, ASV, Krievijas, Briks Savienība, nu jā. Jā, nu saprotu, kurā līmenī jūs gribat skatīties. Nu skatīties tādā līmenī, tur tie plēšās savā starpā. Zemākā līmenī būs nacionālās valstis, tur vēl augstākā līmenī kaut kāda vēl tur ģimeņu klāni, nu, protams, bet kurā mēs te esam kaut kādā tur apakšējā līmenī, tie cilvēki parastie, nu, ko mēs te varam. Mēs varam vienkārši apzināties to, ka jā, mēs esam uz kā lohus uztver, bet tāpēc jau nevajag pašiem palikt pa lohiem un dziedāt līdzi viņu kaut kādai propagandas te mediju kanāliem, vajag tomēr bišķiņi saprast, ka nu, mums te batons sprauž ausīs oficiālie mediji, oficiālie propagandas mediji, nu nevajag ticēt, manuprāt, manā skatījumā nevienam žurnālistam, nevienam medijam, vajag uztvert to kā absolūtos melus, visdrīzāk speciāli kaut ko rāda, lai mums skalot smadzenes, tikai tā to uztvert, medijiem nav cita funkcija, no laika apstākļus, laika ziņas un sporta ziņas var paskatīties, tur grūtāk kaut ko samukļīt, tur konkrēti rezultāti un būs lietas vai nebūs lietas. Lai gan es neatceros, agrāk atceros, beigi svarīgi bija, pa televizoru skatījās tās laika ziņas, lai zinātu, kāds būs laiks. Tagad kaut kā galīgi liekas būtiski, kāds būs laiks. Laikam tāpēc, ka var telefonu apskatīties nedēļai uz priekšu, ja kādam interesē baigi, bet tā principā neliekas vairs aktuāli, kāda starpība, kāds būs laiks, tu paskaties ārā. Nu, ka tu brauc un paņem lietu sargu vienkārši. Ja līst lietus, tā. Te ka Takers Karsons jau pat atklāti saka, ka Amerikas dāvinātie ziedotie šie te palīdzības ieroči bruņojums izrādās tagad Meksikas karteļi un narkokarteļos un Hamas rokās parādījies un kur tik tā nē. Nu, kāda ir realitāte? Zelenskis pa supermiljardieri ir kļuvis, kamēr te Pauliņi pensionāri savus pēdējās kapēciņas pa telefonu dziedāja. Es tāpēc uzzināju, viens atklāja šonedēļ, ka telefoni maksas Latvijā, kur ziedo Ukrainai, €25. Iedomājieties, eiro paliek Latvijā, 25 aiziet tur kaut kādai organizācija it kā uz Ukrainu, tikai 25 centi. Eiro paliek kam te telefonu apkalpošana. Iedomājieties, kas tas ir metiens viss.
Tas ir tāds bizness, te Pauliņa domā, ka es kādam smadzenes, ka man te pilnīgi vienalga, es savus domas te izsaku. Cilvēki, kas klausās, varbūt aizdomājās arī līdzi, kaut ko vismaz pretēji tam, ko oficiāli propagandas mēdīte stāsta. Paskatieties angļu valodā ziņas, paskatieties Al Jazeera Ķīnā, ko ziņās raksta angliskajās versijās, tur ir Indijas, Ķīnas ziņas palasiet, tur atšķirsies krietni, tā kā jums te TV netiņš un Delfi un Leta. Kur nu vēl mūsu politiķi? Reka Pauliņa mūsu politiķus uz Londonu neuzaicināja pat. Uz Londonu mūsu kalpu, tāpēc, ka kalpiem un vergiem nav pie saimniekiem jāsēž istabā, nelaiž kalpus saimnieku istabā pie pusdienām. Mūsējos tas arī bija šodien Londonā drošības samits, kur Portugāle, Spānija piedalās, ko viņi lems par to, vai kā ar Krieviju, kāda drošība būs. Uz robežas mēs esam. Ja mēdīs Portugāļiem, tur Spāņiem, tiem pašiem Francu, kāda viņiem starpība, neaizies līdz viņiem nekāda Krievija. Mums te, kas uz robežas esam, mūs neaicina. Tāpēc, ka mēs kalpi un vergi viņiem esam, kolonija mēs viņiem esam. Un viss. Un tāpēc neaicina lieliem onkuļiem pa vidu, ka tagad tur miera sarunas plānos, nevajag mūsu kaut kādus paranoiskos te čivauņus, kas nezina, vai kurā brīdī ir iet kā čivauņiem, un kurā brīdī saimniekam rokas laizīt un uzlikt klēpī un seju laizīt. Čivauņš arī nezina, viņš arī vienmēr gatavs visu darīt, jā, bet brīži paši zinat, kam ir čivauņi, cik tas ir brīžiem nelaikā un nevietā. Viņš jau nav vainīgs, viņš tāds dumiņš ir bišķiņ sunītis, bet neko darīt. Līdz ar to tie saprot, ka nevajag šī tādus čivauņus, viņiem tagad tur pusdumjos dumiķīšus no Baltijas valstīm, ka lielie onkuļi tagad lems un runāsies. Tas viņiem tur galīgi nav vajadzīgs, tāpēc arī neuzaicināja. Tāpēc arī mēs maksājām, mēs tur ziedojām, donori bijām, nezinu, kas tur bija lielākie pret IKP, ja salīdzina. Jā, un mums pat paldies nepateica, pat neuzaicināja uz pusdienām vienkārši. Ko tur atvainojās Strāmers? Neko viņš neatvainoja, viņš visu ļoti labi saprat, ļoti labi zināja. Mēs esam čivauņas, tur lielie dogi tagad sēž un runājās un lemj un ēd pie saviem traukiem. Te maziņie lien kaut kur. Tas nav vajadzīgs tas viņiem šobrīd. Tā ka būs vajadzīgi atkal čivaujas. Es nezinu, kas mums būs. Var jau būt, ka mums arī pārdeva uzmet Jalta 2. Vēsture atkārtojās. Domāju, ka tas vēsturē nav noticis, ka visi baigi draudzīgi ar mums ir bijuši. Mums pēc sīknaudu iemainīja, tā ka vajadzēja Staļinam atdeva mierīgi, bez problēmām vispār nevienam nekādu. Mums vēl pateica, jā, bet mēs par jums pārdzīvojām, mēs tur Amerikā vēstniecību atstājām, jums tur, mēs pat nebijām dusmīgi, mēs uz amerikāņiem, britiem, mēs novērtējām to kā baigo soli. Patiesībā viņi mūs nodeva un pēc tam tēloja, ka viņi baigi pa mums tur cīnījās, neko tur necīnījās. Tagad, ka tik nav tas pats, bet teikt, ka mēs nebūsim uzprasījušies uz šādu rezultātu, arī diezgan tā divdomīgi, neviennozīmīgi, ja? Ka mēs jau tomēr te to rejam, kā čivauņus. Ja rejam, tad tur pat tiem saviem rejieniem droši vien, es nezinu, ir jāatbild, nav jāatbild. To mēs te redzēsim. Kas šim visam varētu pielikt punktu? Nekas, es domāju, ka tas tāds process, kas nekad nebeidzās. Gudrākie čakarie dumjākos globālā līmenī pasaulē kopš Romas vēl senākiem laikiem tā vienmēr ir bijis. Kaut kādi čakarie pārējos, un tas tāds process, tāpēc turēt sevi tonusā, labā formā tādā ziņā, ka, te kaut kādi juku laiki būs, lai atkal kaut kāds kariņš mums te nepārģerbjās pēkšņi un atkal neuzkundzējās uz kākla, vismaz tos izmest ārā un noturēt, lai tie nelien vairs apakaļ. Tāpēc ir jāsako visam līdzi un jābūt modriem, nevar tā atrofēties flegmātiski. Tad Ziemeļkorejas variants var mierīgi piepildīties, kaut kas te tā uzkundzēsies, atņems mums te brīvības runāt. Es jau tāpēc arī runāju, ka pagaidām šāda brīvība ir, kamēr šāda brīvība runāt būs, es runāšu. Lai vismaz kaut kāda sauņa cilvēku paklausās, tālāk izplata arī paši sāk runāt, iedvesmojās, nebaidās, iedrošinās, tāds mans mērķis, tāpēc es te runāju. Kamēr drīkst, ja, kad aizklapēs ciet atslēgs internetu, tad domāsim ar kādām skrējlapiņām, ar roku rakstītajām. Mēs te ar pasta baložiem varēsim sazināties. Tā kā tā, Juri Glorijai viss kārtībā, labi iet, paldies, ka apjautājies, ļoti jauki no tavas puses. Audi rūpnīca aizvēra Vācijā, tas Beļģijā arī bija, Vācijā arī aizvēra, es dzirdēju, ka Beļģijā redzēja ziņās, kaut kur bija, ziņās, cik tas ir uzticams ziņās, kaut ko izlasīt, es nezinu, bet paldies Dievam, ka tagad sociāltīkli ir izkonkurējuši ziņas.
un cilvēki labprāt klausās pat tiešo kaut kādu redz video. Tev beigais spēks ir, ka tu uz vietas esi un nofilmē. Tā kā mēs tagad Jelgavu nofilmējam, filmēsim vēl. Tas nav aprakstāms, tas ir jāredz vismaz video formātā apstīties. Tā kā tie, kas grib redzēt vēl uz nakti, kas grib šausmu filmu noskatīties, atnākat uz manu profilu vai šito uz Jaunatviešu, vai YouTube vislabāk, tur ir pilnā versijas, ielikt 50 minūtes YouTube par Jelgavu, šausmu filmu par Jelgavu un dokumentālie kadri, ka izstāsta kā Belgradā vai kā autoosta, kā Belgradā pēc bumbošanas, tirgus kā Bangladešā kaut kāds tāds, kā kreisais tirgus, vai varbūt turpat labāki varbūt ir, un no infrastruktūras ziņas, un savukārt tā Meju iela, Meju ceļš, un tā ēka Meju 14, pie tās ieliņa, kas tur pie viņas ir. Es pat nezinu, kuru pasaules valsti vēl piemeklēt vajadzētu, lai šī tādu ceļu atrastu. Un tad no 75. gada asfalts turās vēl. Tas tā kā pozitīvi būtu, bet puse asfalts kā neturās, bedres dziļās tādas, ka vieglo mašīnu pat nevar izbraukt. Tad mēs taksometri tur pat nebrauc. Ka izsauc, tad viņi nebrauc. Viņi tur apstājās ielas galā un ar kājām tev tur jāiet 100 metri, ja tu gribi. Tā kā tā. Lūk, labi, dāmas un kungi, paldies, ka skatāties, prieks te visus jūs redzēt, tie, kas pirmoreiz skatījās, man sauc Rudolfs Brēmens, pievienojieties šim te profilam, piesakojieties ikdienā šeit katru dienu ar īsie visādi video ar humoru, piesitienu, un tas svētdienās ir YouTube'ā tieši šeit 9, un kaut kur 10:30 arī šeit TikTokā, tā kā tā bija prieks ar jums parunāties, paldies par jautājumiem, Agri, tu šodien bija aktīvs, prieks bija lasīt tavas ziņas, arī saņēma SMS-us. Un tie, kas grib Jaunlatviešos mums nāk palīgā padarboties, vai kas grib startēt uz pašvaldību vēlēšanām, droši nākat uz www.jaunatvieši.lv. Aizpildi, tur ir biedru pieteikums, mēs jums sazināsimies ļoti viegli un kļūsiet pa mūsu biedru kandidātu, varēsiet uz pašvaldību vēlēšanām, vai pats kandidēt, vai atbalstīt, palīdzēt, iesaistīties. Mēs jau esam 1200 cilvēki, liela organizācija, un jums būs atbalsts arī pa visu Latviju. Redzēsiet, ka ir sakarīgi cilvēki, kuriem vēl bišķiņi tomēr pienāk skābeklis līdz smadzenēm, tāpēc, ka tie, kam garlaicīgi dzīve, grib kaut ko bišķiņi aktīvāk padarīt un padarboties tādā jaukā foršā kolektīvā, iepazīties ar mani, tai skaitā klātienē un tā tālāk, tā kā nākat uz www.jaunatvieši.lv un aizpildot pieteikumu kaut vai šovakar pat, un rītā jau ar jums sazināsimies, tā kā tā, labi, prieks bija jūs redzēt, tiekamies drīz.